Labdien, sveicināti! Kurzemes ziemas kausa pirmajā posmā sākusies jauna sezona, 2024.–2025. gada sezona iet gaisā šodien šeit Vaņodē. Ziema ir tik cik kā kalendārā, bet dalībnieki ir atveduši vēl vairāk nekā ziemu, ļoti daudz emocijas, ļoti daudz dalībnieku RVD klasē, 4VD klasē ir ļoti krāšņs dalībnieku skaits, ir gan no Rīgas, gan tepat vietējie braucēji no Mērsraga ir atbraukuši būtībā plaši pārstāvēt Latviju šeit Vaņodē, un es pieļauju to, ka cīņas būs karstas ne tikai šodien, bet visas sezonas garumā, un ka 4. posmā mēs joprojām dalīsim to 1 sekundi, lai saprastu, kurš tad bija visveiksmīgākais, kurš bija visātrākais, bet lai mēs saprastu vismaz kaut kādas vēsmas, jāskatās ir šis posms, jāsako līdzi un jāiet sportistu psihē iekšā un jāsaprot, kā viņi šo trasi nobrauks visātrāk, visprecīzāk un bez kļūdām. Nobraucis divās klasēs ļoti labi. Kids klasē es iegūju 1. vietu, junioros iegūju 3. Man ļoti patikās šitās sacensības, trasa bija laba, trasa bija ātra, lēna, daudz līkumi bija un ļoti forši. Es trenējos pa ziemu diezgan daudz, 2-3 gadus atpakaļ. Tad es arī pagājuši gadu braucu un bija diezgan labi rezultāti, un tad šogad braucu, un tad diezgan labi iet. Man ir Toyota Yaris. Viņai ir iekšā 2 sporta sēdekļi, vienā blakus, kur man sēž treneris, otrais sēž es, tam man ir Minecraft, kur rāda laiku. Es domāju, ka es braukšu visu sezonu, tāpēc, ka tā ir interesantāk. Rezultāti ir fenomenāli. 2 pirmās vietas, ziema, kā jau redzēt, vispār nav. Bet, trasē daudz bedres, šausmīgi daudz bedres. Bet, mašīna izturēja, man šķiet, ka ir normāli. Man ir Mitsubishi Colt ar 1.6, 93. gadā. Mēs izvēlējāmies viņu vienkārši, jo mums viņa patika. Pirmā mašīna mums ar tāda bija, bet tikai zilā krāsā. Un jā, mums viņa iepatikās, viņa ļoti viegla, labi stūrējās un konkurētspējīga mašīna. Brauc ar jaunu automašīnu, kuru pirms 2 nedēļām viņa nebija pat tuvu tam, lai būtu braucama. Mēs viņu sataisījām 2 nedēļu laikā un ar viņu šodien bija pirmā diena, kad es vispār izbraucu. Tā kā diezgan veiksmīgi. Mans tētis mašīna ir labi sakārtojis, uzturējis un brauciens bija ļoti veiksmīgs. Šajā posmā, lai saprastu, kā man mašīna iet, man tiešām patika, ka sniegs nebija, lai varētu saprast, kas ir kas, kā man tā mašīna darbojās. Bet ziemas, protams, gaidu, jo ziemas posms bez sniega tā nav ziema. Mums mašīnai ir 1.8 motors, benzīnieks. Mums viņa sagatavojām 2 nedēļu laikā. Protams, šī ir mašīna, ar ko es braukšu arī sprintā šogad. Un es domāju, ka viņi noteikti ir sagatavot tā, lai brauktu visu sezonu, jo man ir labākais mehāniķis mans tētis. 7 gadu vecumā meitai iedeva pastūrēt mašīnu un redz, ko rezultāti, kad viņi man brauc visu laiku. Mēs braucam gan Latvijā folkreisā, gan sprintos braucam un arī Lietuvā krosā braucam. Ir jāpiedalās, ir sevišķie sprinti, ir jābrauc pēc savas pieredzes un tas, kas ir uz ceļiem. Pirmās iemaņas, lai saprast kādu mašīnu, kā viņi darbojās gan slidenos apstākļos, gan sausos, gan visādās situācijās, tas sprints ir numur 1. Pēdējo braucienu es nedaudz sabijos no tā lietas un bedrēm un nepārvarēju savas bailes, tāpēc aizvēju uz konkurentiem, bet neko, uzvar labākais un tiekamies nākamajā posmā. Bet tā bija tīri forši, ātrums tiešām labs, pēdējā taisa, manuprāt, ļoti ideāli ir. Pirmais līkums ļoti forši ir, tā kā cerams, ka nākamo posmu gan mūs lolās sniegs un mēs varēsim normāli pabraukt ziemas posmu, nevis šajos laikapstākļos.
Ziemassvētku vecītes atmest. Šodien zem Ēgales paņēma atslēgas, savu kā jāmauc. Mašīna ir parasti ielas mašīna ar 2 litru motoru un viss. Šis tas ir sagatavots un mēģināsim pabraukt. Man liekas, ka būs labi. Riepas ir labas, sabremzēt varēja, dodot gāzi arī labi gājus priekš. Es domāju, ka būs labi. Nu, pirmais jau ir trāpīt ar riepām. Ja trāpa ar riepām, tad pārējais jau neizlidot kaut kur ārā, nepārsist kādu riepu noteikti un viss, un jādod virsū galvenais. No? Pagaidām liekas, ka trasa varētu būt ātra. Vienīgais tas, ka ļoti daudz tie pampaki un beidersī, tas man nepatīk. Mašīnai ir arī koils un ļoti cieti visi iet cauri. Cerams, ka riepas nepārsitīsim vai kaut ko nenolauzīsim braucienu laikā. Nu, sajūta tāda no sākuma neizbrauc iepazīšanās apli, jo atbrauc te, izbrauc vienu līkumu, te patās un saliec plaukt. Tad mainījām plaukt un pēc tam brauc jau īsti trasi nezināja. un tagad otrajā reizē arī tas pats. Vēl īsti neatpazīn tos līkumus un pārbrauc pāri riepai. Cerēsim, ka tālāk būs labāk. Ekspektācijas gribās 10. iebraukt. Jo RVD klasē nemaldos 38 dalībnieki. Rezultāts īstenībā ir normāls. Tuvumā trīniekam turos, bet vēl daudz sev jāstrādā. Daudz kļūdas, daudz var atrast laiku vēl. Izbraukt pāris braucieni, trase lieliska, mašīna vadās lieliski. Segums lielisks, protams, kad ir kaut kādas problēmas ar bedrītēm, bet pie liela ātruma tās nejūt. Slidīgs, mācamies un uz priekšu. Augstāks rezultāts galvenais, lai ir. Es domāju, lai mauc pilu gāzi, lai visi iztur līdz galam. Kompānija, tas ir vienīgais. Tieši tāpēc arī vajag atbraukt. Dabūt emocijas, adrenalīnu un to pieredzi.